Labi, tātad mēs palikām pie numuru 5, Toms Treibergs. Labvakar visiem. Kaut kā dīvaini skati. Labi. No aizmugures. Atceries, kā pametām šo piesmukušo pilsētu. Tikšanās ar mākleri pusstunda, mantu sakravāšana 2, ar manu draugu busiņu visu aizvedām jau tāpat vakarā. Mēs vēl smējāmies, iedomājies, kāds morālās būs nākamajā rītā. Dzīvoklis pārdots, viss izvākts, darbi pamesti un nākotne uz iekrājumiem no saules un vēja. Bet tā vajadzēja. Salipušās zoles, čērsojot nabadzīgu un skumju cilvēku piepildītās ielas, mūs pašus aiznesa šajā neticamajā ceļojumā. Atceries, pirmajās dienās vietējiem likās, ka esam izmukuši katrs no savas nepilngadīgo kolonijas. Viņiem likās, ka tūlīt mums pakaļ atbrauks sapozušies vecāki un sapāruši atbilstoši publiskajām normām iesēdinās mūsu aizmugurējā sēdeklī, kurā mums lemta moralizēšanas lekcija visu atpakaļceļa garumā. Atceries, kā pārdevējiem no lielā veikala brīnījās, ka tu meklēji saprānu. Salutējums, viņa cieti un vienlaikus laipni teica, ir un paliek salutējums. Un pirmā nakts uz lielveikalā pirktā piepūšamā matrača un mana došanās uz pagastu padomu, lai pieteiktos pie viņiem rīcībā. Un pirmās stundas, kurās man 7 pusauģiem vajadzēja apliecināt, ka es zinu arī Vērdiņu un Bujātu, ne tikai Raini. Tava eksperimentālā siltumnīca, dīķis, kur tīrījām 2 nedēļas, nedienas ar caurolēkanu, ērce uz ceļgalu locītavas, ģimenes ārsts nepietiekami veikli noslēptās grāmatas par neatļauto mīlu. Un vakari. Atceries vakari, bezspēku festivāli, mitri un neizžauti tvieļi uz grīdas. Atceries? Katru reizi, kad līst, es atceros, tas ir pats labākais brīdis ļauties nākotnes atmiņām. Pakš, 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 pakš. Un piepieši jautājumus. Vai tu būtu tik laipns un neatstātu vairāk par 2 pusizdzertām kafijām 2 dažādās istabās? Paldies! Astoņi. 7. 8. Man ir pārāk garlaicīgs komentārs. Likās dažs rindīgs par garu. Paldies žūrijai par vērtējumu un 10, 9, 8, 7, 6. Paldies, kā tur no augšas izskatījās. 8 stāvīgi. Augšu klusē. Noteikti kāda Kristīnas radiniece. Vēlreiz.